Es pareizi esmu sapratis, tu labo tikai BMW, Kaut ko arī mini, vienkārši viņi nav daudz. bet tu ej uz to, ka tikai ar BMW strādās, jā. Un vienkārši tu redz viņam to cenu, cik viņš maksā, un tu saproti, viņš nekad dzīvē nevar maksāt tādu naudu. Tas ir kā BMW koncerts. Bieži vien ir tā, ka ir jāizdara darbs, kas maksā 200 eiro, un tu paskaties, ka instrumentu komplekts, lai tu izdarītu, maksā kaut kādu nepilnu 4000 eiro. Tu strādā tikai ar oriģināliem instrumentiem un detaļām. Ļoti liela daļa liek tieši oriģināls BMW rezerves daļas. Tev ir diezgan iespaidīgs uzņēmums, ja tā var teikt, bet tu pats esi ļoti pieticīgs. Man tā pārliecība ir tāda, ka ar svaigu un dārgu mašīnu es instrumentiem naudu nezvai nopelnīšu. Šodien cilvēks aiz zīmola Kristiāns Sotaks no RSA Workshop. Kristiāna, iepazīstina lūdzu ar sevi un savu zīmolu. Tātad pirmkārt pateicos, ka uzaicināja ciemos. Esmu Kristiāns no RSA Workshop un nodarbojos principā ar BMW apkopi un remontu. Tad pastāsti, kā tu izdomāji atvērt autoservisu? Bija tā, ka ar tām mašīnām un vispār tehniku jau no laika gala bijuši visādi saskarsme. Kaut kādi mopēdi, motocikli, pēc tam kaut kādas pirmās mašīnas. Tas pirmās mašīnas tā kā sabojāja, tad arī vajadzēja kaut ko mēģināt remontēt. Audžu tēvs diezgan daudz palīdzēja, jo viņš arī nodarbojās ar mašīnu remontu un kaut kā pamazām tas viss aizgāja. Trenējies, mācījies, darīja. Un kaut kā tā pamazām tas viss aizgāja, kamēr arī sapratu, ka ar to droši vien jānodarbojās būs ikdienā. Bet tu kaut kur izmācījies vai nemācījies? Ir arī kursi dažādi apmeklēti. Pēc profesijas es neesmu autoatslēdznieks, automehāniķis, bet ar visādiem kvalifikācijas celšanas kursiem jau pamazām esmu to visu mācījies un mācos līdz šim. Katru gadu nav tā, ka visu zinu. Ir vienkārši katru gadu vairāki kursi, atkal ej, un pat gadās, kad aizēju uz tiem pašiem kursiem par tādu pašu tēmu, pieņemsim tur bremžu sistēmas vai elektroniku. Pilnīgi tas pats pārstāvis, viss tas pats, un tu saproti vienkārši, ka tu iepriekšējā reizē kaut ko nedzirdzēji. Tas kaut ko palaidis garām, un tu paklausies tāds, šī tāda lieta bija palaidis garām. Tā kā tur nekad nav jāapstājās mācīties, tur nekad nevar iemācīties visu. Jā, noteikti arī tāpēc, ka mašīnas arī jaunas tiek ražotas, vai ne, un tur arī kaut kas mainās. Tieši tā, jums ir naklāt elektroauto un tam līdzīgi. Un arvien vairāk elektronika un jauni modeļi iznāk, un jauniem modeļiem ir tās saucamās bērnu slimības, kas parādās pēc kāda laika, un tad arī ir tā, ka tās bērnu slimības tu piefiksē, tu viņas reģistrē sistēmā, tu viņas nosūti, viņa gadījumā BMW, un tad, ja viņi novēro, ka tik tiešām tāda problēma ir, tad viņi izveido to saucamo bulletin vai sistēmā pamācību, kāda šeit ir novērojams tāds defekts. Tu nosūti sistēmā uz BMW? Jā. Visi tā var izdarīt, vai tur ir? Nē, tur tikai atsevišķi sadarbības partneri to var izdarīt. Kuram katram tas nav iespējams. Vienkārši tu tā kā strādā, tas BMW sadarbības partneris, un tad ir speciāla sistēma tehniskās informācijas ar maksu, protams. Un tu tur vari gan pats lasīt informāciju, gan arī, ja tu kaut ko ieraugi interesantu, ir bijuši vairāki defekti, kad mēs tur novērojam mašīnām, kad pieņemsim, pēkšņi sāk starters nestrādāt 10-gadīgai mašīnai, un tad tu atrodi, kad motoram aizsargu pannai ir tāda alumīnija maliņa pastiprinājuma, kura pēc kāda laika atkniedējas vaļā, paceļās augšā un sāk skārties pie startera plusa vadā un sit uz īso, un visu tu mašīnu nevar iedarbināt. Un noņem aizsargu pannu nost, skaties visus defektus, pārbauda starteri, nav problēma. Saliec atpakaļ visu kopā, kaut kad ir, kaut kad nav tā problēma. Atradām vienkārši ieraudzīt tādu mazu degumu punktiņu, saprata, kad viņš ir gājis uz īso, jo viņš tālāk skarās pie metāla kronšteina, kurš pieskarots pie virsbūves, un visu tādu informāciju savācu, nosūtīju, un pēc kāda laika redzēju, kad ir ieviests sistēmā, kad pie startera defektiem pārbaudīt tādu mezglu ir iespējams tāds un tāds defekts. Tā. Super, tad sanāk tā, ka pie tevis arī var vest pilnīgi jaunas BMW automašīnas, un tas ir tas pats, kas vest uz BMW. Jā. Vienīgais, ko es nevaru izdarīt, es nevaru veikt remontu garantijas ietvaros. Es viņu varu veikt, bet man par to būs jāmaksā klientam. Klients maksās man. Es to nevarēšu veikt bez maksas, jo dīlerim un autorizētajiem servisam to maksā viņa piestāda rēķina rūpnīcai, man tā nav. Okay. Bet, teiksim, apkopi vai, es teiksim, esmu garantijas mašīnām uzstādījis dažādas retrofītus, pieņemsim piekabes āķu komplektu.
uzstādi. Tālāk ar oficiālu diagnostikas versiju tu viņu tā kā notiek validācija. Mašīnas tajā VIN numurā. Tur VIN numurs ir saucamā arī mašīna. Tur paslēpta ir arī mašīnas komplektācija, un viņš saglabā, nosūta informāciju, ka tagad ir uzstādīts tāds un tāds mezgls. To redz jebkurš dīlers pasaulē, un tālāk jau tā mašīna vienmēr parādīsies, ka viņai ir vēlāk uzstādīta tāda un tāda komplektācija, un tas nekādā veidā neietekmē garantiju. Es pareizi esmu sapratis, tu labo tikai BMW šobrīd automašīnas? Kaut ko arī Mini, vienkārši viņi nav daudz. Bet tu ej uz to, ka tikai ar BMW strādās, jā? Es jau strādāju tikai ar BMW. Ok. Mini jau ir. Mini ir BMW grupa. BMW grupa ir BMW, Mini, Rolls-Royce. Ok. Rolls-Royce laikam slikta mašīna. Viņi baigi maz Latvijā. Cilvēki kaut kā negrib pirkt. To nav. Tad uzreiz jautājums no uzņēmēju darbības viedokļa. Baigi daudz naudu palaid garām, neremontējot citas mašīnas. Jā, bet iespējams es arī sev aiztaupu daudz galvas sāpes, jo tā, kad tu tajā vienā virzienā tā kā koncentrējies, tad tu, roc tajā vienā virzienā un tu vismaz kaut ko zini un tu vari tā kā kaut kādus knifus izkost un tam līdzīgi. Ja tu mēģināsi tā kā lēkāt uz visiem, pats noteikti zini tādu teicienu, ka uz 2 krēsliem tu nenosēdēsi. Un man jau tagad, lai, teiksim, strādāt ar BMW, ir nepieciešami vairāki datori, jo es ne tikai strādāju ar oficiālo diagnostikas versiju, tai skaitā ir arī visādiem moduļiem, atjaunošanas iespējas un tam līdzīgi. Ir ļoti liela kaudze ar programmatoriem. Tas viss tur arī attiecīgi maksā diezgan lielu naudu un viss. Ļoti daudz aprīkojums, attiecīgi vajag daudz datorus un tālāk vajag ļoti daudz spēcinstrumentus. Un, teiksim, ir 2 ļoti lieli skāpji, kur ir daudz maz īdienas vajadzības tas nosedz, bet tik pa laikam ir, kad skatos kaut kādu remontu darbu, lasu, kā man pa soļiem viņš būs jādara, un es skatos tā, šeit man būs nepieciešams instruments, kura man nav. Tad es vispirms rakstu pieprasījumu dīlerim ar tādu numuru, tādam instrumentam, cik viņš maksās. Un tad bieži vien ir tā, ka ir jāizdara darbs, kas maksā 200 eiro, un tu paskaties, ka instrumentu komplekts, lai to izdarītu, maksā kaut kādu nepilnu 4000 eiro. Un tad ir tāda dilemma, ok, es skatos perspektīvā, cik ļoti tāds instruments man varētu būt vajadzīgs nākotnē, un tad jau domāju pirkt, nepirkt, jo 4000 eiro tā ir liela nauda. Tas ir autosfērā varbūt tā nav ļoti milzīga nauda, bet tev tā nauda ir jānopelna. Un, lai tu varētu nopelnīt tā vienkārši 4000 eiro nolikt par instrumentu, ar kur tu nestrādās katru dienu. Iespējams, viņš būs vajadzīgs tikai reizi gadā. Tad tajā gadā viņš, teiksim, atnesīs tos 200 eiro un tad izrēķina, cik gadus, lai vispār viņš varētu atmaksāties. Bet, tāda ir tā ikdiena. Vēl reizēm paveicās, kad var aizņemties no kādu instrumentu. Ir man, teiksim, arī dažādi partneri, draugi, kuriem ir kāds instruments, kas nav man, viņiem savukārt vai kaut ko no manis, kas nav viņiem, un tad mēs tur tā kā daži savā starpā varam pamainīt. Tagad tu veic remontu, tu strādā tikai ar oriģināliem instrumentiem un detaļām? Lielāko daļu, jā. Tāpēc, kad ar oriģināliem instrumentiem ir vieglāk, ērtāk un arī drošāk strādāt, viņi liela daļa ir paredzēti tā, lai viņi, teiksim, ir uztaisīti tādi robusti, liekas, kad varēja uztaisīt to visu smalkāk, bet tur, kad BMW izstrādāt uz instrumentus, viņi domā arī par darba drošību, lai tu tur, kaut ko skrūvējot, kaut vai, nesadauž pirkstus, nenoroju tur ādu uz pirkstiem nost. Jebkas tāds. Tur par daudz ko ir padomāts. Un rezervas daļām arī. Varbūt ne visu, bet ļoti lielu daļu es lieku tieši, oriģināls BMW rezervas daļas, tāpēc, kad tu salīdzini to pašu rezervas daļu, kas ir oriģināla, un noliec blakus, kas ir it kā oriģināla ražotājs. Un tu redzi, tās ir vispār 2 dažādas detaļas. Es to vairākas reizes esmu arī sev Facebook lapā fotografējis līdz iekšā, ka tās nav tās pašas detaļas. Es pats lielu daļu lietas pārbaudu pirms uz savas ādas, teiksim, savām mašīnām. Un pēdējais hīts, ko es izmēģināju, bija stabilizātora atsaites. Es apskatījos, pašas lētākās, laikam, es varēju dabūt par 4 eiro gabalā. Oriģinālā maksāja kaut kad remkomplekts, abas 2 atsaites ar skrūvēm kopā, oriģināls bija kaut kas 90 eiro.
tās neoriģinālās atsaites mainīju reizi mēnesī, reizi 2 mēnešus. Vienkārši pēc brīdiņa atkal sāk grabēt atkal un atkal. Nu, protams, man tas ir vieglāk. Es varu tur kaut vai sestdienas vakarā pacelt mašīnu augšā, ātri viņu apmainīt un tam līdzīgi. Tev visu laiku ir jādomā, atkal tas pats. Un tad, kad tu 5. un 7. reizi to pašu dari, tad tu saliec, teiksim, 7 reizes pa 5 eiro, tas jau ir 35 eiro. Tas ir tik, cik maksā BMW oriģinālā atse. Uzlieku viņus oriģinālās un jau kaut kādi 2 gadi. Nekāda problēma, nemazāko pazīmi. Tāpēc arī ir bieži vien, ka tās mašīnas atnāk no ārzemēm uz Latviju, viņām iet arī tošā. Un tur pasaka cilvēku, 10-gadīga mašīna, viss joprojām vēl oriģināls, nekas nav mainīts. Nomaini un sākās riņķedants. Katru gadu kaut kas ir jāmaina. Tāpat man bija iepriekšējā mašīna X5. Sviras priekšējās es mainīju reizi 3-4 mēnešus. Liku visu viņas tur no saucamā aftermarket gala dārgākās pa 50, pa 70 eiro, jo oriģināli maksāja 190. Nu, pēc kaut kāda gada man apnika, ka kaut kādas 3-4 reizes viņas bija nomainīts, uzlika oriģinālās. Nu, es domāju, ka X man pašlaik stāv, netiek izmantots, bet ar viņu vēl tik ar tām svirām 2 gadus nobrauks. Es domāju, ka vēl 2-3 gadus pilnīgi mierīgi nobrauks. Un arī redzi, ka viss izpildījums ir pilnīgi savādāks. Ir tas pats ražotājs, tu redzi, kad visas gumijas detaļas, putekļu sargi, šarnīrs, korozijas noturība, viss ir pilnīgi savādāks. It kā tā pati detaļa, bet viņi ir pilnīgi savādāk. Tāpēc arī ir jāizvēlās oriģināls, jo starta brīdī tu pārmaksā, bet tas ir tā vērts. Kā ir šobrīd ar taviem klientiem? Nu, tu viņam arī paskaidro šīs lietas, kad viņš atved savu auto uz remontu, un tad varbūt viņš ir kaut kur iepriekš veids uz remontiem, tur paprasa, 400 eiro, bet tagad tu atvedi par to pašu darbu, tev tur sanāk, 700 eiro. Nu, 700 tas ir maigi teikts, bieži vien sanāk arī 2500. Tad ir cilvēki, kas paprasa, kāpēc? Es viņam šo pašu izstāstu, viņš tāds, kad padomā un ok. Bet liela daļa klientis, pat teikt, lielākā ir tādi, kuri sen jau to informāciju ir savākuši. Viņi tā kā uzticās un vienkārši atved, un es gribu, lai viss ir kārtībā. Un tad tas rēķins, protams, viņš ir diezgan liels, bet tas darbs arī ir izdarīts, jo tur jau, kad arī maina to svīru vai kaut kādu citu elementu, tur jau jāsaprot, tur ļoti daudz nāk arī palīgi lietas klāt. Jums ir kaut kādas skrūves, uzgriežņi, nu daudz kas. Vēl nāk kaut kādiem kustīgajiem mezgliem vesela kaudze ar dažādākajām smērēm. Tur, kad BMW katalogā skatās, tur ir daudz un dīkti. Tad viņus visus arī tur piepērts, un tad tur vajag vienā vietā tādu smēru mazu pikucīti, tur vajag tādu, beigās kaut kādu mezglu sataisot, tev vajag bezmazliet 5 dažādas smēras, un viņus vajag pareizās, jo viņas ir izstrādāts tam mezglam, tur vai pie viņām putekļi nelīp, vai viņas tur kaut kādas tur nožūst, bet paliek smērējošās īpašības, vai viņas tur, teiksim, nebojās apkārt kaut kādas esošās gumijas un tā tālāk. Nu, tur īstenībā tas arī ir iemesls, kāpēc strādāju tikai vienā virzienā, kad vismaz to tehnisko informāciju var lasīt un iedziļināties. Tu vari pateikt, kāds ir bijis dārgākais autoremonts pēdējā laikā? Jā, nu, tie parasti ir motoru remonti, un tie parasti ir tādi kompleksi remonti, kur bez motoru vēl kaut ko pavāk līdz. Nu, tad ir, kas maksā, kaut kādi 15-20 tūkstoši eiro. Tas ir, visbiežāk tie ir M-sērijas BMW, sporta saucamie. Tur vienkārši, kad viņi nokļūst remontā, tādā nopietnā, tad visbiežāk ir jau ļoti, ļoti slikti, ļoti, ļoti daudz detaļām. Un tad tu saliec kopā, un tās detaļas, principā, sastāv to lielāko summu, teiksim, no tādiem 20 tūkstošiem kaut kādī 17 tūkstoši būs rezerves daļās dažādās. Un tagad, teiksim, lielākais hīts ir dīzeļi arī, 3 litru dīzeļi leģendārie, kuri ir leģendāri ar to, kad viņi jūk ārā un tu brauc un tev vienkārši vienā momentā varbūt skaidrs filtrā un viss ir ļoti bēdīgi. Un tad šobrīd arī procesā ir 2 motori tādi, kuriem apskaties saliec kopā visu to kopējo tāmi. Saprot, ka izdevīgākais variants ir jauns motoru bloks. Jaunu motoru bloku, viņš nāk komplektā ar virzuļiem, ar skrūvēm, saliec kopā, ieliec jaunus kloņus, ieliec jaunu kloķvarus, jaunu eļas sūkni, galvu var atremontēt, jaunas tur visas blīvas, visu, un tad viņš iet.
Bet, tas atkal maksā dārgi. Tad ir, teiksim, momenti, kad cilvēki nopērk tur X5, it kā labu, par 25,000 eiro, nobrauc mēnesi, un remonts tur spīd 10, 15, 20. Tas ir vēl ko vajag padomāt, kad tad mašīnu pirkt, vai tu varēsi to pavilkt, ja tur kaut kas notiks. Var, protams, viņā atdot rezervas datās. Bet, zaudētājs tu paliec jebkurā gadījumā. Kas varbūt ir tā mašīna, kuru tu ieteiktu, tur pirms pirkšanas, nevis nepirkt, bet pirms pirkšanas kārtīgi izvērtēt un uztaisīt nevis vienkārši diagnostiku, ja, kur, piemēram, var vest uz tuvāko servisu, pacelt un apskatīties, bet tādu kārtīgu diagnostiku. Es teiktu, ka tas var būt jebkurš BMW. Jebkuram BMW vajag pieiet ar atbildību. Pirmkārt, to mašīnu vajag pirkt atbilstoši savu ienākumu līmenim. Tā ir pirmā lieta. Vajag saprast to, ka BMW kā tāds vispār ir premium brands. Viņš nekad nav bijis lēts. Un kad arī, ja tās naudas nav tik daudz, tad varbūt nevajag pirkt kaut kādu pilnas komplektācijas 7. sēriju, kas ir principā limuzīns, vai pilnas komplektācijas X5. Vienkārši vajag saprast to, ka tur vienā momentā var nepaveikties un var būt ļoti, ļoti sāpīgs finansiāls jautājums. Labāk ir tam visam sekot līdzi. Tas ir iemesls arī, kāpēc man nav X5 jauns. Man ir vecs, ļoti vecs X5. Gandrīz vai nav tālu līdz vēsturiskā spēkrata statusam. Un man ir jaunāks, bet 3. sērijas BMW, arī nosacīti jaunāks, 10 pārgadi jau. Tas ir tāds ikdienas braucamais. Tas noteikti nav ar 3 litru motoru, tas ir ar 1.6 motoru, tāds maksimāli maz, kas viņam var saplīst, viņš ir maksimāli pliks, lai man vienkārši par to nav jādomā. Viņš ir tehniski perfektā stāvoklī, bet maksimāli maz, lai par to būtu jādomā, jo ja man tagad uz doto mirkli vajadzētu pēkšņi taisīt remontu viņam par kaut kādiem 5 vai 10 tūkstošiem eiro, tas noteikti nebūtu tas, ko es varētu tā vienkārši labi sīkums, tur 5 vai 10 nomest. Varbūt man tā diezgan nopietni jāpiedomā, cik man daudz būs jāizstrīpo brīvdienas, jo darbu noteikti varēs darīt tikai brīvdienās, tālāk man cik vajadzēs papildus strādāt stundas, lai es varētu sapelnīt rezervas daļām un pārējiem naudu, jo tas, kad es strādāju ar to BMW un esmu tā kā sadarbības partners, tas nenozīmē, ka man kāds dos tās rezervas dažas bez maksas. Un tas nav tā, ka tu pēc pie dīlera detaļu klients no ielas 100 eiro. Tas nenozīmē, ka man viņi kāds iedos par 20 eiro. Nē, ja klientam viņi maksās 100 eiro, tad man viņi visticamāk maksās vienkārši 80 eiro. Tur tie uzcenojumi ir tādi no rūpnīcas puses jūtami. Citreiz ir tā, tu paņem kaut kādu mazu mezglu, un vienkārši tu redz viņam to cenu, cik viņš maksā, un tu saproti, viņš nekad dzīvē nevar maksāt tādu naudu. Bet, tas ir kā BMW koncerns pelna naudu. Tāpēc viņi ir pelnošākie. Es zinu vairākus autoservisu īpašniekus, bet man šķiet no visiem tu esi izteiktākais tas, kuram ir salīdzinoši liels autoservis. Tev ir, tagad tu vēl tur vēl telpas piebūvēji klāt, ja? Es uzbūvēju, tā kā sāku rūpēties arī par klientu, labsajūtu ne tikai mašīnā, bet arī gaidot to mašīnu. Es uzbūvēju klientu zonu, tur būs pirmām kārtām vieta administratoram, kas tā kā pieņems to mašīnu, izsniegs, noteikti domājot par klientu komfortu. Es arī uztaisīšu atslēgu glabātavu, kur, teiksim, atbrauks, mazums, kas gadās, atbrauc ārpus darba laika. Tur varēs vienkārši iemest tās atslēgas iekšā, kastē, un viņas ir drošībā, un vienkārši tās atslēgas no rīta darbinieks paņems. Un tur būs uzgaidāmā telpa attiecīgi, ar standartu. Dīvāns, kafijas automāts, klimata kontrole, televizors, žurnāla galdiņš, vieta datoram, vieta mobīlo, kur uzlādēt. Tā, lai var, ja ir kaut kāds tur darbs, diagnostika vai kaut kāds īsais darbs, nezinu, riepu maiņa, eļļas maiņa, kaut kas tāds, kas aizņem tur stundu, 2, 3, tad, lai var uzgaidīt uz vietas, lai nav kaut kur jāklīst, nezinu, botānisko dārzu apskatīt. Tev ir diezgan iespaidīgs uzņēmums, ja tā var teikt, bet tu pats esi ļoti pieticīgs. Sanāk tā, ka tu lielāko daļu esi tā kā pieredzis, vai arī no kurienes tev nāk tas, ka tu guldi uzņēmumā iekšā, jo visi pārējie autoservisi īpašnieki,
kurus es zinu, viņi brauc ar diezgan labām mašīnām. Nu, nevis no labām, bet jaunām mašīnām, jaunākām. Un laikam, nu, es saprotu to, ja es būtu autoservisa īpašnieks, es noteikti gribētu sev tā kā jaunāku kaut ko, ja pie manis ved. Kā tu ar to cīnies? To es ļoti gribu jaunu mašīnu. Aha. Tiešām. Jā, noteikti, ka es viņai drīzumā kaut kādos tuvākajos gados arī būšu tā kā sakrājis, jo man ir daudz vecas mašīnas. Es vienkārši tā kā gribu vairākas no viņām sakārtot dažādus sīkumus, viņas pārdot, jo, nu, nav vajadzīgs, ka viņas stāv vienkārši un tad. Viņas ir labā stāvoklī. Es zinu, ka es viņas varēšu pārdot bez sirdsapziņas pārmetumiem cilvēkiem. Vienkārši man viņas vairs nav nepieciešams, un bieži vien sanāk tā, ka kaut ko grib viņai savest sīkumu kārtībā, tur izveidojas vesela čupa ar sīkumiem, tā varētu aizņems kaut uz laiku un vienkārši nopērst citu mašīnu. Kaut kad es noteikti nomainīšu svaigāku, šobrīd arī man ir nepieciešams arī lielāks auto, ietilpīgāks par 3. sēriju, tā noteikti būs 5. sērija, un es domāju, ka es ņemšu ar maksimāli mazu nobraukumu, un pārdodot tās savas mašīnas, noteikti kaut kādai puscenai pietiks, un tad otra puscena jau attiecīgi nofinansēs caur banku. Bet par to pieticību, es nezinu, īsti nesaprotu to visu naudu, kas, teiksim, ja tu pelnītu, ieguldīt nevis attīstībā, bet izņemt to ārā un nopirkt mašīnu, kura tev var, teiksim, kurai vērtība krītās, kuru tu braucot var arī sabojāt, viņu var sadegt un tam līdzīgi. Labi, jebko varam sabojāt, bet man tā pārliecība ir tāda, ka ar svaigu un dārgu mašīnu es instrumentiem naudu nezvai nopelnīšu. Bet ar instrumentiem, pieredzi un aprīkojumu es mašīnai naudu gan varēšu nopelnīt. Un tāpēc es rūpējos par to, lai vispirms būtu instrumenti, aprīkojums, lai telpas būtu savestas kārtībā, lai būtu tā kā tās klienta zonas vēl kaut kas, un tad jau varēs arī atļauties kaut kur citur tērēt. Forši. Man liekas, tā kā ļoti labi, ka tu sākam lietas iekšā, jo te ļoti labi pateici, ka tu ar mašīnu instrumentiem nenopelnīsi, bet ar instrumentiem mašīnai nopelnīsi. Man liekas, ka tā ir arī ne tikai autoservisiem, bet vispār uzņēmēja darbībā. Jā. Tā problēma, ka daudzi uztaisa uzņēmumu, un tad viņi uzreiz, esmu uzņēmies, man tagad ir kruta tačka, un tur viņam vai tur, tādas krutās lietas, un pirms viņi ir nopelnījuši to naudu, jo viņi domā, ka tas viņiem palīdzēs nopelnīt naudu. Žanra klasika, attaisam vaļā uzņēmumu, paņemam mašīnu leasingā, klienti vēl nav, un pēc 1. mēneša, kad ir jāmaksā rēķins, saprot, ir sūdu vagā rīktīgi. Jā. Cik ilgi ir RSA workshop? Cik ilgi ir tos uzņēmums jau? 11 gadi. 11 gadi? Nē, 10. 1 gads bija bez SIA statusa, bija kā pašnodarbinātais vai individuālais komersants. No 2015. gadā, nepateikšu, kura aprīļa ienemaktos. Ko tu darīji pirms tam? Tādāju. Kur? Pēdējā darba vieta man pirms paša darba vietas bija smago automašīnu servis. Plaša viņa pazīst kā kreiss, bet tas nebija īsti kreiss. Kreiss ir loģistikas uzņēmums. Remonta uzņēmums bija ZK9. Remontēju puspiekabes un puspiekabēm iekšā ir dažām refrigeratori, un es tad vairāk ar refiem tieši strādāju. Tāpat tās arī kaut kāds kapitāla remonts, taisīja motoru remonts, protams, arī vilcējus remontēju. Visu kaut ko vien vajadzēja to darīt. Un tad tur maiņa grafiks bija 2x2, un tad tās 2 citas dienas, es tāds esmu, kad es nevaru nosēdēt, neko nedarot. Un tās 2 dienas, ko tu mājās izdarīsi? Pie datora pasēdēs vēl kaut ko vajag darīt. Tad vienkārši meklēju kaut kādu arī tā kā autoservisu, kur piestrādāt. Iemēģināju roku mašīnu restaurācijā, tur bija iespēja vecos amerikāņus paremontēt, bet sapratu, ka ar tā laika pieredzi un materiālo bāzi kvalitatīvi to nevarēja izdarīt, jo tas nebija mans uzņēmums. Tas bija viens tā kā cilvēks, un kurš bija tā tipa uzņēmējs, kur vajag tikai naudu ņemt ārā. Paņem klientam, teiksim, avansu, tur pieņemsim pie restaurācijas, tas viss notiek 1000, tas vēl bija Latvijas tajā laikā. Un paņem, teiksim, no klienta par tur virsbūves izjaukšanu un defektēšanu, visu tā kā fotografē un
lietas katrai detaļai tur birku klāt, kas tas tāds ir, no kurienes fotografēju žurnālu, tā kā taisījām un visu, ko darījām. Paņem avansu, skaidrs, ka par to avansu vajadzētu nopirkt, tā kā, ko mēs esam konstatējuši, kādus instrumentus. Nē, viņš paņem kaut kur tur, iedod mums algu, ko pārējo naudu aizmūc uz kaut kādu Rodas salu vai vēl kaut kur atpūsties, un pēc tam, jā, vajadzētu jaukt nākamo mazgus, saka, mums vajag instrumentus. Nu tad es prasīšu klientam naudu. Man neliekās pareizi, ka tev būtu jāprasa nauda, lai tu varētu sākt savu darbu instrumentiem. Man tas uzskats, tāpēc es arī guldu naudu instrumentus, ka man ir pašam savus instrumentus. Tad sanāk, ka tu vienā brīdī pa 2 darbos strādāji? Jā. Un kad tev atnāca tas, tā kā, nezinu, apskaidrība arī vēlme tāda, ka jātaisa savs? Tā kā man apnika strādāt kaut kādu vienmuļu darbu, jo pie tām smagajām mašīnām tur nebija nekādas dinamikas, bieži vien viss gāja ļoti, ļoti smagnēji. Teiksim, nopietnus darbus taisi, tu vienā maiņā izjauc, pēc tam tu defektē nākamajā maiņā, pēc tam tev ir liela papīra rakstīšana, pēc tam tu dodies ar to papīru pie maiņas meistara. Jā, teorētiski viņam tai visam ir jāiet cauri un jāapstiprina, ka tāds remonts tiešām ir nepieciešams. Respektīvi, jau 2 cilvēki dara vienu un to pašu darbu. Mums gan ar maiņas meistaru bija ļoti labas attiecības. Viņš zināja, ka es esmu sarakstījis to, ko vajag. Parasti procedūra aizņem 5 minūtes. Viņš iziet cauri, kas šeit te ietilps, viņam paskaidrot tas, viņš labi uzliek savu zīmogu, parakstu. Tālāk es dodos ar to papīru pie direktora, kuram atkal es parādu, ka šeit to visu vajag, ir nopratināšana. Kāpēc to vajag? Tiešām to vajag? Tad, kad tas ir izdarīts, tad es ar to papīru dodos uz apgādes daļu devos, kur jau tālāk iedeva sagādnieku priekšniekam tos papīrus ar kodiem. Kodus es pats rakstīju lapā, detaļu kodus. Un tālāk jau viņš pēc tam to papīru deva kādam no saviem darbiniekiem, kuri tās detaļas arī pasūtīja. Pēc tam viņas atnāca tur pēc kaut kāda mēneša vai 2, tad atkal es dodos uz noliktavu ar to sarakstu, salīdzinām, vai viss ir atnācis tas, ko man vajag. Un tad es beidzot varu sākt remontu taisīt. Finālā tas šausmīgi tāds smagnējs garš process. Protams, tagad arī ir tev jātaisa remonts, tev vajag izjaukt, nodefektēt, izmazgāt, izmērīt. Ne visu es daru pats. Man ir, teiksim, dažas detaļas, kuras es vedu uz citām iestādēm, kur nodarbojas tieši ar to mezglu remontu. Viņi pārbauda visu, pasaka, ka te ir šāda tāda deformācija, te tas. Un tad es saprotu, ko man vajag, taisu tāmi, tad es pasūtu detaļas. Bet man arī viss tā piegāda notiek ātrāk. Tā kā tāds. Tas tev īstenībā sanāca tā kā apnika viss tas garais process. Un otrā darbā atkal tev bija tieši pretēji, vai ne? Tur viss tā kā, tik es saprotu, ka tur vairāk tur uz naudu. Jā. Un tad es tā sapratu, ka ja tev īsti nepatīk ne tur, tad jāsāk kaut ko darīt pašam. Bija tā ticība, kad kaut kā pats varēs pastrādāt, tad sāk strādāt. Protams, tur sākumā taisījām visu ko pēc kārtas, un tad pamazām arī tas viss izkristalizējās ar visām ar pieredzēm, ar izgāšanos, ar visu, kas pieder pie lietas. Kamēr izkristalizējās, kurā virzienā tu gribi strādāt un kā tu gribi strādāt. Tad nāca arī kvalifikācijas celšanas kursi, kad tu saproti, ka tu līdz šim to esi darījis nepareizi, šito darījis nepareizi, sāc saprast, kā darīt pareizāk, un tad, kad tu jau sāc redzēt savus pirmos tos darba augļus, kad tu izdari tā kā to mācībās māc, saproti, ka, wow, šitais man sanāca forši. Tad tā pamazām arī līdz tam nonāca. Kāda tev ir izglītība? Augstākā. Kādā nozarē? Tas lai paliek aizkadrā. Dejošana kaut kāda. Jā, tā 4 klases un nepabeigta deju kursu. Jā. Kurā brīdī tu saprati, ka tev vajag papildus, tā kā iet kursus papildus kvalifikāciju? Tad, kad pirmkārt tad iespēja sāka parādīties, jo liela daļa kursus piedāvā visādi rezerves daļu piegādātāji bez maksas. Kāpēc neaiziet uz bezmaksas kursiem? Kaut ko jau tur pastāstīs. Aizēju, paklausos, jā, forša informācija. Tāda lieta es nezināju, tāda lietas nezināju. Pamēģināsim šādi strādāt. Un tā sāk pamazām tas viss iet. Visi kursi ir Latvijā? Vai?
Nē, es esmu braucis arī uz ārzemēm. Ārzemeņu kurs tas jau ir tāds sālītāks prieks, bet arī interesanti. Nu, protams, tajos kursos ar tevi neviens neauklēsies. Jā. Tā jau ir tava personīgā darīšana. Tu aizies uz tiem kursiem, vai tu baksti telefonu, vai tu klausies, ko tu stāsti. Un vai tu, ja tu klausies, tad vai tu pēc tam piedalies praktiskajā daļā vai nē? Tu varbūt arī pastāstīt emociju līmenī, kā tu jūties, kad tu atvēri uzņēmumu. Arī par telpām, vai tev jau bija telpas, vai tev bija bailes par kaut ko? O jā. Pastāst. Tās ir garš stāsts. Tātad man vispirms, mēs principā uzņēmumu atvēram vaļā divatā. Es un viens kolēģis no noliktavas, Vitālijs, no tā paša ZK9. Tikai viņš palika tur vēl strādāt noliktavā, jo viņš tā kā ar mehāniku tāds nepārāk stiprs bija. Bet, mums bija tā, kad mums tā kā abiem diviem domu gājiens saskan, kad mēs tā kā varētu strādāt reizē. Un tā kā arī tas pienākums sfēras bijām sadalījuši un tam līdzīgi. Un tad no vienas kaut kādām pēdējām algām tā kā atlikām līdzekļus, meklējām jau telpas. Dažas telpas bija tādas, kad būtu bijušas foršas, bet nebijām pirmie rindā, un tad gadījās, ka jau paņēma tās telpas, un tad bija vēl kaut kādas, kuras mēs apskatījāmies, kad, nē, jo ir saprotams to, ka mēs nedzīvojam Spānijā, būs tāda nepatīkama dabas parādība kā ziema. Ziemā parasti ir nepieciešama tāda lieta kā apkure, un tā jau kļūst par lielu problēmu. Parasti jau visiem ir tajās darbnīcās zināms, ka autoserviss parasti ir kaut kas tāds, vismaz agrāk bija kaut kas tāds neliels, aizkvēpis, ar sliktu apgaismojumu un kaut kādu mūžīgi dūmojošu krāsni, kuras biežāk tiek kurināti ar atstrādātu eļļu. Un tad, protams, ka pirmos gados tā jau arī bija. Pirmajā gadā vispār nebija apkuras, bija kaut kāds ar gāzes balonu pūtējs, kurš strādāja divos režīmos. Vai ir ļoti augsti, jo viņš nestrādā, vai ir ļoti karsti, jo viņš tajā momentā to telpu tā piekurina, ka tur nevar izturēt. Tur reāli kaut ziemā plus 25, plus 30 grādi ir. Tā telpa necik netur to siltumu, kurā mēs ievācamies. Jo beigās mēs atradām uz slokas ielas tās telpas. Šausmīgs šķūnis bija. Ar šausmīgu jumtu. Ar tā, kad vasarā tu izslēdz gaismu, vai ziemā dienā izslēdz gaismu, tev zvaigžņos debesis, jo viss ir šīs vienos caurumos, vienās plaisās. Lietas laikā ūdens tek. Tev šodien vienā stūrī stāv dators, bet tu nezini, vai tu otrajā dienā viņi tur varēs turēt, jo tur var sākt tecēt jumts. Tad mēs tu jumtu tur lāpjām vēl kaut ko, kamēr pēc kaut kādu 2 gadu ar to teritorijas saimnieku sarunājām, kad mums nomaina jumtu. Tad viena problēma atkrita. Tad mēs kaut kā bišķiņ tos griestus nosiltinājām. Jo bija tā, kad sākts kurināt, visu dienu kurina tā riktīgi. Tā krāsnes ir gan arī sarkana. Un tad 8 grādus varēja dabūt ziemā. Protams, viss caur jumtu iet ārā, uz jumta sildās visas siļģiciem vārns, viens, ka forši apsilda. Un tā pamazām nosiltinājām jumtu, palika siltāk, sataisījām vārtus, palika siltāk, un tad, kamēr jau nonāca līdz tam momentam, kad nomainīja apkurs veidu, centrālā apkura man ir, uzbūvēja katlu māju, izvilku radiators, siltumtrasi, visu kā pienākās. Nosiltināja fasādi, tagad ir ļoti silti, termos forši. Viena problēma ir pavisam nost no kākla. Par emocionālām problēmām tev bija kādas? Tev bija baila, ka varētu nesanākt? Vai? Jā, bija tā, kad tu esi tā kā aizgājis prom no tā uzņēmuma, un tu saproti, ka pēc grafika tev būtu jāiet šodien uz darbu. Tu esi uz savu darbu, bet bija tāds brīdis, kad darbnīcas priekšā ir laukumiņš, kurā nav nevienas mašīnas. Un visu tajā dienā domā, ko tu te darīsi? Labi, mēs tur kaut kādām citām lietām vēl nodarbojāmies, tur iekārtošana vēl kaut kas, bet nav nevienas mašīnas. Ok, pirmie kaut kādi tur paziņas brauca, vēl kaut kas, pa kādai mašīnai bija. Protams, liku kaut kādus sludinājumus, kāds atbrauc, atkal kāds atbrauc. Un tā kaut kā pamazām tas viss kaut kā gāja, bet sākumā tiešām bija tā, ka tu sēdi domā,
Nav neviena klienta, vai viņš rītā būs vai nebūs. Nu, tas, es domāju, ir jebkuram, kas kaut ko jaunu uzsāk, kad ir tās bailes, kad vai būs vai nebūs. Nu, kaut kā sanāca tā, ka tās bailes pārvarēja, un tad pamazām tas viss aizgāja. Nu, tagad ir tā, kad nav tāds moments, kad mašīnas nestāv. Ir bieži tādi momenti, kad vienkārši jāpasaka, ir brauc, bet brauc pēc mēneša, jo pie manis pagalmā iebraukt vairs nav iespējams. Vienkārši nav kur vairs likt tās mašīnas. Viss ir pilns. Ir kaut kādi mazie darbi, tie aizbrauks projām. Ja tev tā mašīna ir ļoti vajadzīga atvest, toreiz atvest, viņi stāvēs, kamēr pienāks rindas kārtībā. Tad šobrīd ir stabila rinda, un tas, ka uz lieliem darbiem jau tur ir nopietna rinda. Jo, pusgads kaut kur ir, tāpēc, ka tu nevar to fiziski izdarīt tik ātri. Ir liekas, ka, kas tu tā sakrāmē visu kopā un tā, bet nē, tad, kad tev viss tur mazu pucēšana, pētīšana, visu, to katru detaļu apgroz 10 reizes, saprot, vai tiešām viņi varēs likt atpakaļ, un vai tiešām te nekas nav palaists garām. Un pat ar tādu visādu kontroli, tāpat kaut ko palaiž garām. Tāpēc arī it kā liekas, ka tu to darbu varētu tur sadarīt, nedēļas laikā, tas tāpat aizņem beigās, 2 nedēļas, jo ir tas, it sevišķi, ja tās mašīnas ir padzīvojušas, jau dzīvi redzējušas, tad tu saproti, ka tu lietas kopā, tur daudz stiprinājumi nav, vai ir nolausti, tu viņus meklē, tad vai ir, vai nav, vai pasūti. Tas viss aizņem laiku. Kas tavprāt ir tā lieta, kas tev palīdzēja no tā, ka tev ir tukšs laukums, ka tev nav mašīnas, līdz tam, ka tev vairāk nav kur nolikt mašīnas? Spīdz un raksturs. Spīdz, Es esmu šausmīgi spītīgs, un man ir raksturs tāds, ka pirmkārt, ja es iespītējos, no manis to man domu gājienu izmainīt. Iespējams, var tikai mana sieva, kurā zina gājienus, kad viņa māk tā kā caur sarunu tos pavērst tādā virzienā, kad varbūt pamēģināsim savādāk. Man liekas, ir vienīgā joma, kuras var piekāpties. Pārējais ir, nē, es esmu diezgan daudz pūmus uzsitis, es zinu, kā to vajag darīt, un es ieņemu savu, un ja es kaut ko nezinu, tad es urbjos tajā virzienā, kamēr es atrodu to lietu. Un ir bijis tā, kad ir kaut kāds konkrēts uzkāriens, kaut kāds projekts, kaut kāds auto, kur tu nevar atrast to defektu. Un tad es eju jau zinātniski pētnieciskajā metodē, vienkārši pasūtu visas detaļas, kas tur varētu būt. Un vienkārši viņas mainu vienu pēc otra, kamēr atrodu, kas tas ir, tad, kad ir izmēģināti visi iespējamie ceļi. Nav tā, ka par tām detaļām tiek uzkarināts klientam uz ausīm virsū. Ir tā, kad ir bijis, kad klientam es pasaku, klausies, šeit detaļas būs uz 3000 eiro. Kaut ko es varēšu atgriezt atpakaļ, kaut ko nē. Mainīsim, kamēr atradīsim defektu. Es saku, par to detaļu, kas būs pie vainas, tev būs jāmaksā. Par laiku darbu arī būs jāmaksā, bet tas, kad es pasūtītu pusmotoru jaunu, tas nenozīmē, ka tev tas viss būs jāpērk. Būs tā, es tev godīgi pateikšu. Šeit bija beidzot noskaidrojumi tas un tas. Atceros, ar vienu klientu bija saruna, bijām palaiduši vienu momentu garām, un es viņam saku, kur beigās ir tāds defekts. Saku, jā, bet tu jau tur iztērēji kaudz laika un tā, un arī samainīji daudz detaļas, un beigās izrādījās, ka tur ir pavisam citā vietā vaina. Nav forši, kad ir cits darbs izdarīts liekas. Viņš saka, bet es jau tev varēju arī sastāstīt pasakas, kā tev tas viss īstenībā bija beigts. Un vēl ne tikai šito, vēl čūpar detaļā iestāstīt un pārdot un tam līdzīgi, un tu būtu noticējis, un tas viss būtu. Un tāpēc, tad tas čalis arī saka, viņš saka, jā, tāpēc dzen pie to mašīnu pie tevs, jo tā kā, neapčakarē. Es nestāstu, kad es mainu to, kas īstenībā nav jāmaina. Un tā, jo, es negribētu, kad ar mani tā izdara, un es tāpēc arī cenšos tā nedarīt. Protams, ir kļūdas. Ir bijis, kad es saprotu un kļūdos, un arī klientam pasaku, karoči, es ierauzu ārā. Man ir bijis tā, ka samaina, un īstenībā problēma bija citur, un tad es saku, karoči, tev tā detaļa ir uz mani rēķina. Ir klienti, kas pasaka, labi, zini kā, es tev vismaz pusi samaksāšu. Kad, cilvēcīgi tā, ka, tu arī tur tomēr kļūdījies, un tā, tu vismaz tu pasaki, un tu to kļūdu atzini. Tā. Ļoti labi. Es cenšos, ir jāmēģina pilnveidoties, bet tā, jā, man tā emocionālā puse tieši ir uz to uz spītu, uz raksturu, kad
ir tā apņēmība, nepadošanās, kad ir jārok tajā. Nu, tur kaut kur ir. Sevišķi, kad tas defekts kaut kāds peldošs, un es apzinos to, tā mašīna ar tādu defektu no rūpnīcas neizbrauc. Tātad tur kaut kas ir noticis. Man ļoti patīk teiciens, lētumam arī ir sava cena, un tā ir atbildība. Un tu šeit arī vari saprast to, kāpēc tev nav lētākais servis, tāpēc, ka tu arī uzņemies atbildību. Ļoti labi, un es ļoti ceru, ka klienti arī to novērtē. Lielākā daļa, jā. Ļauj minēt, tā lielākā daļa nav ar lētajām mašīnām, vai ne? Nē, ir pat cilvēki, kam tās mašīnas ir relatīvi ļoti lētas, un kurām tas remonts ir 5 reizes dārgāks nekā tas mašīnas tirgusvērtība. Bet, viņi tā kā tāpat novērtē. Kas tad, tavuprāt, ir tas, ka tā lieta, kas liek tiem klientiem, ka viņiem ir mašīna, bet tas remonts, kāds saka tev, ka viņš ir daudz dārgāks, bet viņi tāpat ved remontēt? Es domāju, tas, kad cer sagaidīt to kvalitāti. Kad izdarīs, sēdēšu, domāšu, izdomāšu to darba plānu, kā to izdarīt, lai tas efekts būtu foršs. Kādam tās mašīnas ir sentimentāla vērtība. Kā kurš attiecās par to naudu? Ir, kam, teiksim, ir dārgas mašīnas, un viņi tur negrib bez mazliet darīt neko. Ja, teiksim, pasaka tur, man vajag lētākos filtrus un vēl kaut ko, un tam līdzīgi es saku, nē, mums nebūs pa ceļam. Ir pilns ar cilvēkiem, kas to labprāt tev izdarīs, ar mani, sorry, tas nebūs pa ceļam, jo man nevajag pēc tam brīvdienās kaut kādu tekstu. Klausies, man te kaut kas tas, ko tu samainīji, nezinu, lētais gultnis nobeidzās, vai vēl kaut kas, vai lētie bremžu kluči čīkst, vai kaut kas tam līdzīgs, vai arī beigās, ka aizbraušu kaut kur citur, kas mani pazīst, zina, ir dzirdējuši, ir redzējuši, un kur pastīsies, kas viņš šitāds te sūdīgs detaļas liek tagad virsū. Jo klients jau nekad neaizies un nepateiks, es biju tur, bet es paprasīju, lai man visu to sliktāku un lētāku uzliek virsū. Es tāpēc es arī citreiz klientam to pasaku, man nevajag, lai tur pēc tam skatās, saka, salik lētākās detaļas, un tu jau būs tas, kurš pateiks, jā, salik lētākās. Nevis, es rekur tāds un tāds pieprasīju, lai man uzliek visu to lētāku. Un tāpēc katram ir sava auditorija. Tev bieži ir sanācis atteikt remonts mašīnām? Agrāk vairs nē. Tāpēc, kad pie manis brauc cilvēki, kas, teiksim, kaut kur jau ir dabūjuši manus kontaktus, noteikti ievākuši ar informāciju, zina, kā es strādāju, brauc pēc ieteikuma un nav nekādi tur pēc sludinājumiem vai vēl kaut ko. Kāds redz Facebookā, kāds redz TikTokā, kāds, labi, Instagrams, tas tur pats jau gan arī noiets etaps ir. Kaut ko YouTube'ā jau paskatās un tad skatās, kad, tā kā daru. Protams, tur, ne jau es lieku visu informāciju iekšā. Protams, ka tur daudz kas paliek aizkadrā. Protams, kā lai izskatītos smuki, visi feili paliek aizkadrā, jo feili gadās. Viss kaut kas notiek, lūsts, krūs, eļļēts, netīrs, izgās kaut kādu eļļu, tur, lai nost, nepieliki trauku laicīgi priekšā, trāpīja uz malas, nošļaksties, kombinzons, acis, rokas, viss tur eļļā, tad aiziet jau maķa atslēgas aizlido pa gaisu, tad pasēdi, iedzer kafiju, nomierinies, noņem stresu. Man ir 2 burvīgi stresu noņēmēji, ir suņi, kuri vienkārši saprot, ka te kaut kas nav ok, kuri atnāk, iekāpj klēpī, viņš noņem stresu, un tu saproti, ka ok, šitien te ir savādāka pieeja vajadzīga. Sāc to darbu no jauna. Tev ir bijis kādreiz, kad tu esi apsvēris domu vērts iet servisu? Jā, reiz pāris mēnešos. Regulāri. Pastāst? Tā ir, kad vienkārši tas ir, kad ir uzkāriens ar kaut kādiem darbiem. Jāsaprot ar to, ka man nav 75 darbinieki. Mēs esam 2, 3 cilvēki. Reizēm es esmu viens pats. Kad vienam vajag to, otram vajag šito, es sēžu viens pats. Tad uz mani ir diagnostika, remonts, vadība, detaļu meklēšana, viss. Un pa vidu katrs kaut ko zvana, prasā, baksta. Cilvēki ir nepacietīgi, viņi uzraksta ziņu, viņi pēc brītiņa grib, lai jau tu esi atbildējis, un tu nevari to visu izdarīt. Un tev baksta. Un tad vienā momentā sakrājās tā kritiskā masa, kad pirmais solis ir, kad izslēdz telefonam skaņu, otrais solis ir, kad telefons ir atvilknē,
Un tad es vienkārši nekontaktējos vairs ne ar vienu, jo man ir jāstrādā. Man nav laika tam visam, man ir jāstrādā, un tad pa vidu ir kāds, kas šo pazvanā un grib bezmaksas konsultāciju, kad es te gribu parunāt vēl kaut ko, es saku, man nav laika un man nav intereses ar tevi runāt. Atvainojos par tiešumu, par visu, bet ejiet jūs visi rātā. Man ir jāstrādā. Man par to, kad es uzklausīšu jūsu problēmas, kas nav manas problēmas, un par kurām jūs negribat tā kā samaksāt par manu laiku. Nu, par to neviens nemaksās. Un bankai un komunālajiem un detaļu piegādātājiem un ieņēmumu dienestam un visiem pārējiem neinteresēs, ka es šonedēļ biju sniedzis bezmaksas konsultācijas. Viņiem ir tā, datums ir pienācis, maksā. Mēs dzīvojam tādā laikā, kad viss maksā naudu. Un degvielu man bākā neviens neielies bez maksas. Un mājās to leduskapu arī neviens neuzpildīs bez maksas. Tā kā sakrājās tādi momenti, un tad citreiz ir tāds, kad mājās arī aizbrauc saki sievai, un vai man vispār to vajag, klapēt ciet un iet, nezinu, Elkorā televizors tirkot, kad tas viss ir piegriezies. Un tad atkal paiet kaut kāds moments, brīvdienas, viņš kaut kur aizbrauc pastaigāties mežā vai gar jūru vai vienalga kur, ieej pirtī, atpūties, padomā, jauna diena, ir jauna mēneša fāze kalendārā, un tu saproti, ka turpinam, viss kārtībā. Cik dienas nedēļā tu strādā? Visas. Visas, jā. Tā sanāk. Visas, kuras es strādāju, tās ir nedēļas dienas. Protams, būtu no pirmdienas līdz piekdienai, bet sanāk, ir, kad strādā sestdienā, un ir, kad ir kaut kādi darbi, kurus es daru arī svētdienā, tāpēc, kad viņi ir jāizdara, un ir kas tādi darbi, kas nav tur, teiksim, kaut kādi smagi, bet tā ir vairāk kaut kāda knibināšana. Kaut kāda tur mašīnu programmēt, kaut ko tādu darīt, kaut kādu lietotu moduli nomainīt, kas ir jālodē, vai bieži vien sestdienā, svētdienā es nodarbojos ar zinātniski pētnieciskiem darbiem, kad ir kaut kāds elektronikas moduls vai vēl kaut kas, kuram ir nesaprotams kaut kāds defekts, vienkārši meklē informāciju, skaties un tādus nelielus darbiņus daru. Parasti es cenšos nepieņemt ne cilvēkus, neko, lai netraucē vienkārši. Tas ir tas laiks, kurā es kaut ko daru, to, ko es gribu darīt. Man mazliet glābš tajā situācijā tas, ka mans darbs ir arī mans hobijs, man tas patīk, ko es daru. Un tad es nejūtos, ka es tajā sestdienā, svētdienā esmu darbā, bet es tā kā nodarbojos ar to, ko es gribētu darīt. Tāpēc es arī daru tādas knivināšanās darbs, vai kādu savai mašīnai kaut ko daru. Tiksim, ir sakrājušies tur kaut kādi daži defekti. Tad tur kaut ko viņiem sadara. Kaut ko vajag paprogrammēt, kaut ko vajag nomainīt, kaut vai eļļu nomainīt, riepas nomainīt. Tādas dažādas lietas. Vai citreiz vienkārši sakārtot. Pa nedēļu nav bijis laika, izmazgāt grīdu. Kādi ir tavi turpmākie mērķi uz zīmolu? Attīstīties. Noteikti. Jā, noteikti attīstīties. Kaut kādas jaunas lietas izzināt. Pabeigt tā kā remontu, uztaisīt, lai ir vairāk pacēlāju vietas. Pabeigt klientu, to uzgaidāmo telpu. Tad jau pieņemt kādu cilvēku darbā, kurš sazināsies ar klientiem, atbildēs uz to visu, lai man vairs nebūtu telefona. Ir kaut kāds jautājums, man var pasaukt, var aiziet, var izstāstīt kaut kā, bet lai ar mani vairs nevarētu sazvanīties. Lai nebūtu ne telefons, nekas. Lai būtu miers, lai es varu koncentrēties darbam. Jā. Man liekas, tu ļoti pareizi, jo spriežot no tā, ko tu runā, tu neesi cilvēku tips. Tas ir darītājs. Tev patīk darīt, nevis komunicēt. Un ir atkal cilvēki, kuriem ir grūti darīt, viņiem vajag runāt ar citiem. Jā. Darbinieku? Tu domā, vīrieti vai sievieti ņemt šajā amatā? Vai tev liekas? Nezinu. Man vajag cilvēku, kas to savu darbu var izdarīt. Es neskatos uz cilvēku dzīmumu, reliģisko piedarību, ādas krāsu vai seksuālu orientāciju. Man visi cilvēki ir vienādi. Man vajag, lai tas cilvēks savu darbu māk izdarīt. Ļoti labi. Es domāju, ka šādā amatā tur kaut kādām tehniskajām zināšanām jau tomēr arī vajadzētu būt. Vai arī tur vienkārši saraksts un kāds zvana, saka, hei, man tāda un tāda mašīna, gribu zināt to un to, un tad viņi vienkārši varēs apskatīties, jā? Vai arī,
Jā, vai Okay, teiksim, paprasīt uzreiz man, klausies, te ir Jā. tāds, kad varam, Mhm. un tad jau tālāk izejot no noslodzes varēs izplānot apmēram, kas ko kā. Jā. Gan jau tas cilvēciņš, kas sāks strādāt ar laiku, arī iegūst tehniskās zināšanas un jau zinās, ko atbildēt. Un, teiksim, pa kopdzīves laiku pusi no jautājumiem sieva var mierīgi atbildēt. Tāpēc, kad viņi gribot, negribot, to jau visā ir iekšā, viņa zina arī, ko nozīmē būt mazam uzņēmējiem, kā tev nav normāls darba laiks, tev ir 24/7 tu tur dzīvo. Tā kā... Cik jūs ilgi esiet kopā? Drīz būs 8 gadi. 8 gadi. Tad lielā mērā sieva to arī ļoti daudz ir palīdzējusi, ne? Jā. Jau sieva man ir tās principā tāds konkrētākais dzenuls, kur vienā momentā man parādīja, kā pateica nocērt enkuru, kas tev velk uz leju vai tur uz vietas un aidā uz priekšu. Tā kā tas tāds grūdējs bija. Un tad citreiz arī ir, kad ir kaut kāda stagnācija, tad viņi paņem pabaksta, klausies, tev tur vajag uz priekšu kustēties. Tad tas, ok, jā, stimulu vai tāds spērienu pa pakaļ reizēm vajag. To jebkuram vajag. Super, forši. Kā ir ar darbiniekiem? Tev laika gaitā ir bijuši vairāk darbinieki? Kā tu vērtē darba tirgu? Slikti. Pastāst vairāk? Maz ir cilvēki, kas grib mācīties tehniskas lietas. Respektīvi, pieprasījums pēc kvalitatīviem cilvēkiem savā sfērā ir lielāks nekā piedāvājums. Jo, teiksim, manā sfērā, bet es domāju, tas ir visās sfērās. Arī manā sfērā ir cilvēki, kuri viņi pirmkārt absolvēs mācību iestādes diezgan maz. Tālāk ir cilvēku pārliecība, ka YouTube un tam līdzīgi, ka pilnīgi visa informācija, kas tur ir noderīga. Nē, tev ir jābūt kritiski izvērtēt informāciju, jāizvērtē kritiski, jābūt ir kritiskam, kad ok, tur kāds ir uzfilmējis, kā viņš kaut ko dara. Bet jābūt ir vispirms tā kā pārliecībai, ka tas, ko viņš tur dara, tas ir pareizi, ko dara. Jo tur jau tu vari ielikt jebkādu informāciju. Palaist, un cilvēks skatīsies, un viena teiks, ka tas ir baigi labi, cita teiks, ka tas ir baigi slikti. Tev visu laiku jāizvērtē, kādu informāciju tu skaties, tāpēc vairāk uzticos grāmatām, kad tehniskās informācijas dažādas grāmatas, dažas ir jaunas, dažas ir vecas, un tad man tur ir lielāka tā pārliecība, ka tur ir ok, es lasu tehniskās informācijas sistēmu un tam līdzīgi, un tāpēc arī, kas man strādā, arī viņus mācu, kā pareizi vajadzētu to informāciju izvērtēt, un tad mēs citreiz kopā kaut kādu informatīvu materiālu noskatāmies, lai saprastu, kad ok, šitais izskatās, kad ir īstais ceļš, kā vajadzētu iet, ja kaut ko nezinām. Bet tā ir maz, jo viena daļa pabeidz tās iestādes mācību, tāpēc, ka viņus tur vecāki ir aizdzinuši, tev kaut kur ir jāiet mācīties. Aiziet, viņam nav interesi, man ir bijuši tādi studenti, praktikanti, kurš, viņš atnāk un viņš vispār neko nesaprot, un viņam nav arī nekādas intereses. Bāzei tev ir jābūt vispirms interesē. Lai tev interesētu tā sfēra, kur tu esi aizgājis mācīties. Un ja tev viņa interesē un tu gribēsi mācīties, tad tev arī sanāks. Bet ja tev ir atzinuši pret paša gribu, un tev tagad ir jāiet prakse, kuru tu tā kā, gribi, teiksim tā, haļau, pavadīt laiku. Vai bijuši tādi, kuri atnāk praksi 1:00. Es saku, nebūs, nē. Saku, davai, kad vienkārši rakstam, es rakstu skolai, kad es atsakos no tāda praktikanta, jo es to žurnālu nevaru aizpildīt. Viņš saka, jā, bet es jau varu tagad noraut tās stundas. Es saku, es ar tevi līdz 12 naktī sēdēšu. Es esmu sēdējis līdz 12 naktī un arī līdz 5 rītā. Tad, kad man kaut ko vajag. Es saku, es tāpēc, ka tu nevari piecelties un atnākt laicīgi, es ar tevi nesēdēšu. Priekš kam man tas ir vajadzīgs? Negribi? Ej citur. Vai ej prom no tās skolas, tā nav spiesta lieta. Tev var iet uz kaut kādu citu, pilnīgi noteikti. Tu esi talantīgs, čalis, gudrs, veiksmīgs, vienkārši šī nav tava sfēra. Pilnīgi noteikti tu atradīsi savu to nišu, kur tu būsi vienkārši izcils. Viss. Tev šī nav tava sfēra. Un tad bija, atnāk 2. Es saku, labi, kāpēc tu atnāc 2?
Nu, mēs te naktī braukājām un spēlējām PlayStation un tam līdzīgi. Es saku, bet tev taču skolā arī māca, ka tev ir vēl tā darba ētika un disciplīna, kad tev ir jāsaprot to, kad arī tālāk pieaugušo dzīvē tu uz darbu ies noteiktā laikā. Un pat ja tu būsi uzņēmējs, tu izdomāsi, ka nē, man nevar ielikt rāmīšos, man ir jābūt uzņēmējiem. Arī tad tev būs pienākumi pret citiem, arī tad tev būs kaut kas jādara noteiktā laikā. Visticamāk, tev būs jāierodās savā darba vietā, kas tev pieder arī noteiktā laikā. Protams, varbūt tev sanāks viss, tu būsi uzņēmums vienradzis, kurš pēkšņi būs miljardieris, un tad tu varēsi ar savu privāto džetu lidināties riņķī un visu pasauli skries tev pakaļ. Tā nevar izslēgt, bet lielākai daļai tā diemžēl nenotiek. Protams, novēlēt, lai visi mums būtu miljonāri un miljardieri, un mēs dzīvotu vienkārši brīnišķīgi, bet, diemžēl, tā nebūs nekad. Saka, tev arī tur būs jārēķinās, jo pat, ja tu sniegs kādu pakalpojumu, diez vai cilvēki gribēs, kad ar tev nevar absolūti rēķināties. Tā, kad noteiktajā darba laikā tu nemaz neesi sasniedzams, un kad tu būsi, vispār nav zināms. Tāpat tās kaut kādas robežas tev jāuzliek. Un te ir tas starts, kur to sāc mācīties. Paraksē ir tas pirmais laiks, kur tu kaut ko no tā visu mācies. Bet ja tu šito jau nevar izpildīt, tad ko tu tālāk gribi? Es jau jūtu to, ka tas diezgan strikts. Tas ir tieši. Un tev ir ļoti laba darba kultūra. Varbūt vari pastāstīt par savu bērnību, mazliet ieskicēt, kā ar to bija, jo tu sākumā pieminēji to, ka tu biji audžu tēvs. Tātad tu esi ļoti labi autoservisa vadītājs, īpašnieks, bet tu par to neesi izmācījies. Varbūt pasāst, no kurienes tev ir šīs īpašības un šī spēja tā strādāt? Es tāds baigs sabiedrisks nekad neesmu bijis. Es, nekad neesmu arī bijis baigi turīgs. Teikt tā vairāk pat uz nabadzības pusi, bet nav bijis tā, kad es esmu bijis badā. Man nebija bērnībā forši gadžeti. Dārgi, aksesuāri nebija. Man bija ļoti daudz grāmatas. Attiecīgi man tā bērnība pagāja ar grāmatu lasīšanu. Man pat cik vecmāte bija skolotāja, man bija ļoti daudz tieši tādas grāmatas, kas ir par kaut kādām tēmām. Un tad tu gribi, negribi, tu viņš vienkārši lasi. Un tad bija kas aizrauja, bija kas neaizrauja. Un tad bija arī ļoti daudz garlaicība. Un tad garlaicības momentā parādījās jau kaut kādi momenti, kad, kā jau sīkajiem vai kaut kādus sūdzu vārīt. Un tad tu sāc kaut ko tur, nezinu, putekļu sūcēju sabojāt un vēl kaut ko, un tā pamazām kaut kā radās tā interese par tehniku. Tā kaut kāds ritenis bija, tam ritenim kaut ko jādara. Pēc tam atļāva mopēdu nopirkt, mopēdam kaut kas jādara, tā mocis, tā mašīna. Tā arī aizgāja. Palielam no grāmatām uz tehniku, no tehnikas uz... Tu varbūt vari pateikt, varbūt atceries, kas ir tā grāmata, kuru tu izlasīji, kas tev likās arī interesanti un varbūt, kas tev ievirzīja vairāk. Tehnikā? Jā. Es nevaru pateikt, kā tā grāmata saucās, bet klausītāji un skatītāji noteikti viņu zinās. Tas bija tāds tā kā žurnāls komiks ar kaut kādu uzzīmētu profesoru, kurš stāstīja par mašīnām un tehniku. Zinātāji noteikti, ka zinās, kas tas tāds ir. Latviešu vai krievu valodu? Latviešu. Jā. Es man krievu valodu sākumā nebija. Es tikai pamatskolā kaut kādā 6. vai 7. klasē mums tikai sāk mācīt krievu valodu, tad tikai parādījos. Un sākumā ar man viņi tur negāja un tam līdz man angļu valodu pagāja. Un tad es viņu tā pirspusē mācījos. Nebija arī mājās, man liekas, nekā daudz krieviski. Tagad man vienalga. Angliski, latviski, krieviski, vāciski, visās tajās valodās es vāciski ir švakāk, bet angliski, krieviski ir labi, krieviski ir ļoti labi, angliski tā kā pēc, kad bišķiņ piemirsies, tagad es cenšos arī YouTube kanālā atsvaidzināt to savu angļu valodu. Protams, tur ir visādi kāšu pārteikšanās, izskakās. Bet tās grāmatas, viņas bija latviski, un viena bija, un otra bija par kaut kādu, es nezinu, kādā sakarā tajā grāmatu mājās bija ieklīdus, par vecu Moskviču. Man liekas, tas grāmatas nosaukums bija Tavs draugs automobīls vai kas,
Viņš bija izstudējis no A līdz Z. Es, man liekas, kaut kādu 12 gadu vecumā to Moskviču aprakstīto. Man liekas, varēs no A līdz Z sataisīt. Vismaz teorijas bija apgūst perfekti. Un tad tas tāds izraisīja tās intereses, un tad daudz tēvs bija tas, kurš pabīdīja tālāk. Viņš tā kā ļauj darboties. Teiksim, 12 gadu vecumā, pasarga Dievs tagad kaut kādam bērnam 12 gadu vecumā iedot motorzāģi vai krunguries. Ārprāts. Viņš taču ir ass, viņš ir bīstams vēl kaut kas. Auž tēvam bija vienkārši. Gribu pamēģināt. Es saku, gribu pamēģināt. Es saku, nu, pamēģina, vai viņu var pacelt. Pamēģina, es saku, nu, var pacelt. Nav, jo viņš tik smags. Zin kā, laukos augot, nu, tāpatās tu jau kaut kāds darbus dari, nu, bišķiņ jau fizo ir. Viņš tāds, nu, davai. Es tad nevarēju iedarbināt motorzāģi. Viņš iedarbina, šeit ņem zāģē. Pazāģēja vēl kaut ko, kas, wow, baigi forši. Pēc tam jau viņš kaut kādu gadu, 2 vēlāk jau atļauja, nu, tur mājās malku visu laiku jāzāģē. Mēs diezgan daudz ar kokiem ņēmāmies. Vasarā es arī tur strādāju pie viņa. Uz mežu braucām, malku zāģējām, to malku tur pārdevu. Un visu laiku tur tā zāģē. Tad pienāk vakars, ar malkas lietām darbs beidzās, un vecais dodās uz servisu strādāt. Jo viņam bija tā, ka viņš bieži vien strādāja vakars un nakti. Tāds, nu, bendēja savu veselību. Parādīja man, kā nevajag strādāt. Tā ir sliktā īpašība, ko es esmu arī pārņēmis, kad, nu, es tā kā, man ir daudz arī tādas vēlās stundas. Un tas kopā kaut kā pagrūd uz to, kad vajag ar tehniku krāmēties. Tad bija mopēds, tad viņš atcerējās savu jaunību, ka viņam bija mopēds. Viņš saka, tā, nu, te mēs varam to padarīt un sadarīt. Tad viņš tur arī, saķīlējām kopā, davai pabrauksim ar šito te mopēdu. Arī izbrauc, forši, nu atceries. Viņš saka, jā, es tur viņu savu jaunībā vīlēju, taisīju vēl kaut ko. Tad ar moci bija tas pats. Nu, un tad jau parādījās mašīnas. Viņš joprojām strādā ar mašīnām, ar tehniku. Tikai tagad jau ir lomas mums mainījušās, un ik pa laikam viņš zvana man, nu, jo tehnoloģijas ir pagājušas uz priekšu. Tajā laikā, kad man bija kaut kādi 12, 13 gadi, protams, ka man arī ļoti gribējās datorspēles spēlēt. Tad viņš teica, priekš kam tie datori, tas nav vispār vajadzīgs, kāda jēga no viņiem un tam līdzīgi. Tagad viņš saprot to, ka bez datora tu vairs neko nevar izdarīt. Tad ir bieži vien, kad viņš saka, zvana, klausies, ir problēma, izručī. Nu, tā arī mēs strādājam. Vēl viena ļoti laba pozitīva lieta, ko viņš man iemācīja, viņš ir nedzērājs. Viņš, kā saka, savu visu jaunību nodzēra, viņš savu izdzēra, un kopš tā laika viņš vairs alkoholu nelieto. Es izgāju līdzīgi ceļu. Viņš man rādīja to piemēru, ka viņš ir nedzērājis. Protams, tad nāca 11 gadi, kad vajadzēja tusēt un lietot alkoholu. Tas viss tika izmēģināts. Un tad tagad arī alkohols ir tāds, ka, nu, reizēm var. Bet vispār tā nav īstā lieta, kas būtu nepieciešama. Arī bez viņa ir forši. Tā kā, lai vai man kādas aizķeršanās darbā ir, bet uzkāpšana no korķa man tošana tur nav. Super. Tā, mums jau laiks nenormāli ātri pagāja. Kā vienmēr. Kā vienmēr, jā. Un podkāstu es vēlos beigt ar Henrija Forda teicienu to, ka kvalitāte ir darīt pareizi to tad, kad neviens neskatās. Un es redzu to, ka tu esi tas, kurš vienmēr dara kvalitīvu, tāpēc novēlu tev daudz klientus, kas arī to novērtē. Paldies, ka ieradies. Paldies, ka tu esi.